ziņu, lai nezustu tam nav neviena. Viņš vedīs mūsu zaļo ganību. Kungs, tu, ko pielūdz svētie eņģeļi, dod tavus vārdus uzņem ticīgi. Kungs, es gaidu uz tevi. Mana dvēsele gaida uz tevi vairāk nekā sargi, kas gaida rītu. Dari man zināmus tavus ceļus un māci man tavas takas. Vādi mani tavā patiesībā un gaismā. Jēzus saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Kas dzird manu balsi un durvis atdara, pie tā es iešu un turēšu mielu starp viņu un viņš ar mani. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā iesākumā bija, tā tagad ir un būs, no mūžības uz mūžību. Amen. Šovakar mēs pārdomāsim Svēto rakstu vārdu, kas mums māca vienu no luteriskās reformācijas ideāliem. Vienīgi Kristus, vienīgi žēlastība, vienīgi Kristus taisnība. Tā māca, kad mēs nākam Dievu priekšā, mēs nevaram nākt ar savu taisnību un ar saviem sasniegumiem un ar savu godību. Tas Dievu priekšā nav nekas. Visa viņa valstībā tiks ģērbta Kristus taisnības drānās, ar Kristus sasniegumiem un Kristus godību, kuru Dievs piedāvā katram, kas tic. Tāpēc arī šovakar nāksim Dievu priekšā grēksūdzes lūgšanu atzīdami, ka mūsu pašu taisnība ir vien grēcinieka taisnība. Un tā taisnība, kuru Dievs mums dod, ir grēku piedošanas taisnība Kristū. Lejā tad arī tēpsimies. Vienosimies grēksūdzes lūgšanā. Visaspēcīgais Dievs, sirdžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis tavas dusmas un sodu, laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauž sāp. Un es tevi lūdzu, tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūk to ciešanu un nāves dēļ. Esi man grēciniekam žēlīgs, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja nu šī ir jūsu patiesa grēka sūdzēšana un lūgšana, tad atbildiet sacīdami jā. Kad jūs savus grēkus nožēlodami, ticībā iepriecināties ar mūsu pestītāju Jēzus Kristus nopelnu, no saviem grēkiem gribat atstāties un Dievu svētiem prātam paklausīt, tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūgšanu, kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es jums pasludinu Dieva žēlastību un apliecinu pēc Kunga Jēzus Kristus pavēles, ka visi jūsu grēki ir jums piedoti, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Amen.
Tas Kungs ar jums! Lūksim! Cēlies, Kungs, savā spēkā un nāc, lai mēs, grēka apdraudētie, tevis atbrīvoti un sargāti, sasniedzam pestīšanu. Tu, kas līdz ar Dievu Tēvu svētā gara vienībā dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Klausies, draudz, Dieva vārdu lasījumu no pravieša Caharijas grāmatas 3. nodaļas. Un tas Kungs man ļāva redzēt augsto priesteri Jozu, stāvam tā kunga eņģeļa priekšā. Un Sātans stāvēja viņam līdzās pa labi, lai viņu apsūdzētu. Un tā kunga eņģelis teica Sātanam: tas Kungs, lai norāja tevi, Sātan. Jā, tiešām, lai liek tev klusēt tas Kungs, kas izredzējis Jeruzālemi. Vai šis vīrs nav no uguns izrauta apdegusi pagale? Bet Jozuam bija mugurā netīrs drēbes, kad viņš stāvēja eņģeļa priekšā. Un eņģelis sacīja tiem, kas stāvēja viņa priekšā: novelciet viņam netīrās drēbes. Bet Jozuam tas sacīja: redzi, es atņemu tev tavus grēkus un ietērpu tevi svētku drānās. Un viņš pavēlēja: uzlieciet viņam galvā tīru cepuri. Un tie uzlika viņam galvā tīru cepuri un uzvilka viņam svētku drēbes. Un tā kunga eņģelis bija tur klāt. Un tā kunga eņģelis deva šādu svinīgu paskaidrojumu un teica Jozuam: tā saka tas Kungs Cebauts: ja tu staigāsi manus ceļus un man kalpos ar šķīstu sirdi, tad tu pārvaldīsi manu namu un uzraudzīsi manus pagalmus. Un es tev atļaušu brīvi nākt pie manis, kopā ar tiem, kas šeit stāv manā priekšā. Klausies, Jozuva, tu augstais priesteri, tu un tavi amata biedri, kas sēž tavā priekšā, vīri, kam priekšvēstījuma nozīme. Jo redzi, es likšu nākt savam kalpam Cemaham, un redzi, tai akmenī, ko es noliku Jozuvas priekšā, uz šo vienu akmeni vērstas un raugās 7 acis. Es pats iegrebšu viņu uzrakstu, tā saka tas Kungs Cebauts, un visus šās zemes grēkus, un izdzēsīšu vienā dienā. Tā pašā dienā, saka tas Kungs Cebauts, jūs aicināsiet citu zem vīna un vīģes koka. Amen. Un Dieva vārda lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 19. nodaļas. Tad es dzirdēju balsi, tā bija kā liela ļaužu pulku kliekšana, kā lielu ūdeņu krāpšana un kā stipra pērkona rūkšana, kas teica: Aleluja! Jo ir sācis valdīt Kungs, mūsu Dievs, visu valdītājs. Priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas Jāra kāzas, un viņa līgava sataisījusies. Tā ir dots tērties spožā, tīrā audeklā, proti audekls ir svēto taisnības darbi. Un viņš man saka: raksti, svētīgi ir tie, kas aicināti Jāra kāzu mīlestībā. Viņš man saka: šie ir patiesie Dieva vārdi. Tad es krītu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt, bet viņš man saka: nedari to. Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu, proti Jēzus liecība ir praviešu gars. Amen. Aleluja. 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 Un
dziedāsim tās pašas 17. dziesmas, 3. un 4. pantu. Pasaulē jau nāci un apgaismo mūs savā skaidrībā. Tu miera valdnieks katru māci, lai miera saitī turam ticībā. Ar gara spēkiem tu mūs piepildi un žēlastības gadu dabini. Ienāc ņemi pie mums mājas vietu, ar slavas dziesmām tevi sagaidām. Sniedz spēku mums uz katru lietu, bez tevis mēs nekā nespējam. Lai patīk tev šī mūsu lūgšana, un lai tavs svētais gars mūs pavada. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Ieklausīsimies Dieva vārdos Mateja evaņģēlijā 22. nodaļā. Jēzus tiem atkal runāja līdzībās. Debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas rīkoja savam dēlam kāzas. Viņš sūtīja savus kalpus paziņot aicinātajiem par kāzām, bet tie negribēja nākt. Viņš sūtīja vēl citus kalpus, likdams teikt aicinātajiem: redzi, mans mīlestis ir sagatavots, mani vērši un nobarotie teļi jau ir nokauti, un viss ir gatavs. Nāciet uz kāzām. Taču tie nelikās nezinis un aizgāja, cits uz savu lauku, cits savās veikala darīšanās, bet pārējie, satvēruši viņa kalpus, par tiem ņirgājās un tos nonāvēja. Ķēdiņš sadusmojās un nosūtīja savu karaspēku iznīcināt šos slepkavus un nodedzināt viņa pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem: kāzām viss ir sagatavots, bet aicinātie nebija cienīgi. Ejiet pa apkārtējiem ceļiem un aiciniet kāzās visus, ko vien sastopat. Kalpi izgāja uz ceļiem un atveda visus, ko vien sastapa, gan ļaunus, gan labus. Un kāzu nams bija pilns mīlestību viesiem. Tad ķēniņš iegāja savus viesus aplūkot un ieraudzīja tur kādu cilvēku, kas nebija tērpies kāzu drēbēs. Ķēniņš tam jautāja: mans draugs, kā tu esi šeit ieradies bez kāzu drēbēm? Bet tas klusēja. Tad ķēniņš sacīja kalpiem: sasieniet viņiem kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimanas un zoba griešana, jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Āmen. Kungs, svētais gars, mēs lūdzam, apgaismo savu draudzi ar to tavu gaismu, ar kur tu spīdi pasaulē. Lai mēs kļūstam par taviem mācekļiem, kas nestaigā tumsā, bet iemanto mūžīgās dzīvības gaismu. Jo tiešām tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen.
Sēdieties, lūdzu. Šovakar mēs klausāmies, kā Jēzus runā līdzībās. Parasti Kungs runā līdzībās, lai atklātu Dieva noslēpumus tiem, kuri ir gatavi tos sadzirdēt. Bet šajā reizē Kungs lieto šo līdzību, lai tie farizēji, kas cenšas pieķert Jēzu vārdos, lai tie rūpīgi klausoties varētu saklausīt, kā tie ir noraidījuši ticības aicinājumu. Jēzus šo līdzību sludināja Jeruzalemē, viņš mācīja to templī. Šie bija trāpīgi vārdi, kas skāra farizējus pašā sirdī. Būtībā Kristus šeit saka: jūs izredzētā Dieva tauta, jūs, Kungs, aicināja debesu valstībā, kas jums bija apsolīta, bet jūs negribējāt nākt. Dievs sūtīja jums praviešus, kas jūs aicināja Dieva valstībā, bet jūs negribējāt nākt un vēl apkāvāt Dieva sūtņus. Dieva gars, kas runāja apkautajos praviešos, tas caur Jēzu Kristu runā uz apkāvēju dēliem. Ar to pašu praviešu Jesajas sprediķi, ar kuru Jesaja Izraēlu aicināja Dieva valstībā. Viņš sludināja: pulku Kungs nu sataisīs visām tautām traknas dzīres šai kalnā, dzīres ar nostāvējušos vīnu, ar trakniem laknumiem, ar vecu briedušu vīnu. Jēzus runāja par to pašu apsolīto, dievrīkoto kāzu mielastu, par tām pašām apsolītajām kāzu drēbēm, kad Dievs piedos visus grēkus un atņems tiem neticīgajiem viņa netaisnību. Dievs atņems netaisnību un tā vietā devās savu taisnību, kā nepelnīti apžēlotiem grēciniekiem. Bet tie farizēji, tie negribēja nākt, tie negribēja Dieva taisnību. Un arī kāds no viņiem būtu atnācis, bet nebūtu pieņēmis šo Dieva taisnību, ko Kungs dod grēciniekiem vienīgi no savas žēlastības, tad tie bez šīs taisnības no Dieva valstības tiktu iztriekti ārā. Arī šie vārdi tika raidīti uz farizējiem. Tomēr šajos vārdos arī mums ir kas svarīgs, ko pārdomāt. Ja kāds kaimiņš rīkot kāzus, tad varētu arī atteikt un neierasties. Vēl varētu mēģināt atturināties, cik svarīgi darbi uz lauka vai kādas vēl citas darīšanas. Bet šajā līdzībā pats dzīvais Dievs rīko savu dēlu kāzus. Mīlestis ir sagatavots, vērši un baroti teļi ir nokauti. Ja Dievs rīko kāzu mīlestību, tad tas vairs nav jautājums, vai nāksi, bet drīzāk aicinājums. Bet uz ticības aicinājumu cilvēki atsaucas dažādi. Mēs lasām augstmaņi, kuriem ir privilēģijas un status. Tiem šāds ticības aicinājums tomēr nešķiet saistošs. Tāpat arī vēl citi. Vienam tādas, citam citādas darīšanas. Bet Dievs turpina sūtīt savus kalpus. Dieva vārds izskan, un kādi tad arī atsaucas ticības aicinājumam. Šovakar Kungs Kristus tos ticīgos nosauc par tādiem, kas ļaujas tērpties jaunā tērpā. Jēzus norāda, ka lielais šķērslis farizējiem nāk Dieva valstībā ir šis jaunais tērps, kurā ietērpjas valstības dalībnieki. Šis jaunais tērps ir Dieva taisnības drānas. Kāpēc tad tam farizējam ir tik grūti pieņemt šo tērpu? Gluži tāpēc, ka tās ir vienīgi Kunga taisnības drānas,
Un šī Bībelē raksturīgā valoda būtībā izsaka, ar savām paša drānām tu netiksi Dieva valstībā. Un tas bija tieši tas, kas sagādāja farizējiem to lielo izaicinājumu. Farizējs nevēlas atzīt, ka viņš pats nav cienīgs. Kunga taisnības drānās var vienīgi ietērpties tas, kurš pats atzīst, ka viņš ir grēcinieks, ka viņam ir nepieciešama Dieva žēlastība. Pēc citiem vārdiem, viņam pašam pietrūkst savas taisnības. Šādi paskatoties, mēs redzam, ka tur ir vēl visa kā šajā Jēzus līdzībā. Dieva sūtņi, pravieši, viņa ielūgums uz kāzu svinībām, tas ir Dieva žēlastības piedāvājums. Un tā būtībā ir tāda dramatiskā aina, kurā Dievs aicina cilvēku. Tajā aicinājumā cilvēks ir kā nospiests pie zemes, kā tāds, kas ir nomērīts un nosvērts un atzīts par nederīgu. Un Dievs tur ir kā mīlošs tēvs, kas piedāvā savu žēlastību, savu svētību, kā roka, kur ir gatava piecelt grēcinieku un ietērpt to jaunā ietērpā. Un tad iznāk, ka lepnība ir tas galvenais iemesls, kādēļ notiek tā, kā liecina Kristus vārdi. Jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Daudzi piedzīvo ticības aicinājumu, bet maz ir to, kur ir gatavi ietērpties Kunga, ne savas taisnības drānās. To mēs dzirdējām arī vecās derības lasījumā, pravieša Caharijas grāmatā. Tur kāds augstais priesteris vārdā Jozo nāca Dieva priekšā netīrās drānās, kas norādīja uz viņa netīro dzīvesveidu. Tur Sātans viņu apsaudzēja, bet Dievs tam dāvāja jaunas, šķīstības un taisnības drānas. Un tūlīt izskan norāde uz Kristu. Vienā dienā visu cilvēku netīrie grēcīgie darbi tiks piedoti lielajā piekdienā, Kristum to piepildot pie krusta. Šī ir tā taisnība, kas mums ar ticības aicinājumu tiek piešķirta. Tātad tas vīrs, kas Jēzus līdzībā atsaucās uz Dievu rīkoto kāzu mīlestību, bet nebija ieradies, bet bija ieradies ar savu taisnību un ar savām netīrajām drēbēm. Tas vienkārši bija tāds, kas nepieņēma šo evaņģēliju vēsti, kur liecina par Kristus nopelnu, par Kristus taisnību, kuru viņš mums sarūpējis. Tā tad nebija taisnība paša godam, bet vienīgi Kristus taisnība, Kristus godam. Bez sava paša goda. Tas šim vīram Jēzus līdzībā bija par grūtu. Un te mēs arī esam nonākuši pie šīs līdzības skaudrās realitātes. Ja tu vēlies nākt Dieva valstībā, tikai viena veida drānas, tikai viena veida apģērbs tiks pieņemts šajā kāzu mīlestībā. Un tās nav mūsu personiskās drānas. Tā nav mūsu paša taisnība, mūsu lepnums, mūsu sasniegumi. Tur mums neviens nejautās, kāds bija tavs amats, cik liels nopelnus vai sasniegums šajā dzīvē bija sasniedzis, bet gan vienīgi Kristus. Vienīgi Kristus taisnības drānas tiks atzītas par derīgām. Kā jau Jēzus teica, patiesi es jums saku, muitnieku un netiklis drīzāk nāks debesu valstībā. No šiem Jēzus vārdiem mēs varam secināt vairākas lietas. Viena no tām debesu valstībā varētu tā gadīties, ka sastapsim cilvēkus, par kuriem tu nekad neiedomātos, ka tāds varētu būt Dieva valstībā.
Tur būs kādi cilvēki, par kuriem būs ļoti pārsteigts. Kā taču šis tur tika iekšā? Viņš taču galīgi nebija cienīgs. Bet izrādās, viņš sadzirdēja evaņģēlija vēsti un ticēja. Un tieši tāpēc Kristus grēku piedošanas taisnību to cilvēks satver savā ticības aicinājumā. Kaut tās būtu 5 minūtes pirms savas nāves, bet tam alga būs tāda, kāda tam, kurš 10 gadu ir cīnījies palikt ticībā. Un ja sanāk pārsteigumā iesaukties, Dieva dēļ, kā šis cilvēks te ir nokļuvis, atbilde ir vienkārša. Tieši tā, Dieva dēļ, kas apzinās savu lepnumu, savu sasniegumu, savas taisnības niecību Dievu priekšā, kas pieņem Kristus taisnības drānas, ar kurām Dievu priekšā nostāsies, tās atradīs ceļu uz mūžīgo dzīvību. Un vēl ko pie šī visu vēl varētu pielikt. Šī vakara evaņģēlija tekstā nav runa vien par kādu lielu mīlestību debesu valstībā. Šeit ir runa par derības mīlestību, par sakramentālu mīlestību, par Kristus mīlestību ar viņa līgavu, ar viņa draudzi. Tajā Kristus mūs baro ar sevi pašu, ar savu pašu taisnību. Tātad ar grēku piedošanu un ar viņa taisnības drēbēm. Kā tas vecās derības izredzētās tautas gada kalendārs tika veidots ap svētkiem, dzīrēm un lieliem mīlestiem, lai atcerētos Dieva darbus viņu tautas vēsturē, tāpat arī mēs katru svēto dienu, kad mēs sapulcējamies dievnamā ap Kristus mīlestību, atceroties par viņa taisnību, viņa lielajiem un izcilajiem darbiem, kurus viņš darīja mūsu dēļ. Šī līdzība mums atgādina, ka neviens netiek debesu mīlestībā tāpēc, ka būtu cienīgs, bet vienīgi tāpēc, ka Dievs aicina un ietērp grēku piedošanā. Kad cilvēks atsakās no savas taisnības un pieņem Kristus drānas, viņš kļūst par īstu viesi pie Dieva galda, pie svētā vakarēdiena. Vairs ne kā svešinieks, bet kā paša dēls. Tāpēc nevis mūsu darbi, bet vienīgi viņa žēlastība mūs ved mājās, kur Kristus aizdevies mums vietu sagatavot. Un par to vienīgi Dievam lai ir visgods un teikšana. Āmen. Un apliecināsim savu ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdīs pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Lūksim Dievu. Svētais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies par šo adventu laiku, par Tavu gaismu, Kungs Kristu, kur iespīd mūsu sirdīs caur Taviem vārdiem un sakramentiem. Kungs, lai mūsu dzīves ceļi caur grēku nožēlu kļūtu kā taisnas takas Tavā priekšā. Piedod šaubas, piedod neticību, nepacietību, kurnēšanu, nepaļaušanos uz Tevi. Tiešām atgādini mūs vienmēr par tām lietām, kas šķir mūs no Tevis, kas nocietina mūsu sirdis pret Tevi un citiem, ka ar vienu varam pie Tevis atgriezties. Novērsies, Kungs, no mūsu grēkiem un dzēs visas mūsu vainas.
Rādi mūsos šķīstu sirdi un atjauno mūsos stingru garu. Neatņem mums savu klātbūtni un neatņem no mums savu svēto garu, bet dāvina mums savu pestīšanas prieku, ka tu mūs glābi un nepielīdzini mums mūsu vainas. Un, Kungs, svētais gars, tu mūs esi saucis no tumsības, Kunga Kristus gaismā. Tad nu dod, ka varam dzīvot kā gaismas bērni un debesu valstības, kāzu mīlestību mantinieki. Un labais Dievs, visa labā devēja, dāvā savu dziedināšanu un atbalstu visiem mūsu draudzē, kas bēdās vai kādās vajadzībās, slimībā vai apdraudējumos, visiem, kas šovakar šeit sanākuši. Dāvā visiem, kas nevisāli izturēt šo laiku un dari tos priecīgus tavā mierā. Lai tavs miers no mums neatstājas un arī tava vārda gaisma nenodziest mūsu ceļos. Un mēs lūdzam arī par mūsu valsti. Dievs, tu esi bijis palīgs iepriekšējos laikos un paliec uzticams arī laikos, kas nāk. Tāpēc mēs lūdzam svētī arī mūsu zemi un mūsu valsti un tās vadītājs, lai tie būtu apveltīti ar sapratni un gudrību, mīlēt mieru un taisnību, un lai mēs varētu dzīvot garīgā un laicīgā labklājībā. Lūdzam arī par mūsu luterisko baznīcu, par arhibīskapu Rinaldu, biskupiem Hansu, Eināru un Oldi. Dievs, pasargā mūs šovakar no grēkiem un no visa ļauna, lai visi mūsu dzīves un darbi būtu Tev paprātām. Tavās rokās mēs liekam visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģēlis, lai stāv mums klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mums. Palīdz mums mūsu uzticamais pestītāji un glābēji, kad dzīvojam Tavā mīlestībā, mirstam Tavā žēlastībā, kā pādusam Tavā mierā, ceļamies augšā caur Tavu spēku un iemantojam mūžīgo dzīvību Tavā valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu, viens patiess Dievs, dzīvo un valdi, augsti teicams mūžīgi. Kungs Jēzu Kristu, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausī, ko mēs lūdzamies. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Ziņojumi. Dievkalpojumi angļu valodā notiek svētdienās 12:30. Kā jau jūs visi to labi zinat, trešdienās vakara dievkalpojumi ar svēto vakarēdienu 6:30. Ceturtdienās iknedēļas bībeles stundas 6. Vēl joprojām aicinām apdomāt savas iespējas un pieteikties šoferiem, kas varēs palīdzēt ar draudzes senioru atvešanu uz dievkalpojumu 14. decembrī. Šoferi var pieteikties pie draudzes priekšnieka. Un arī ziņoja, ka arī šogad būs draudzes kora Ziemassvētku koncerts, šoreiz ar nosaukumu Svētā nakts. Draudzes koncerts būs 20. decembrī 2005. Un ir pagājis vēl viens baznīcas gads. Šonedēļ sākas atkal jaunais, kas mums atkal atgādina par ikgadējo simbolisko draudzes locekļu ziedojumu, kas jānokārto internetbankā vai kancelējā, lai saglabātu pilntiesīgi draudzes locekļu statusu. Dievkalpojuma turpinājumā svētais vakarēdiens, pie svētā vakarēdiena aicināti visi iesvētītie luterisko draugu locekļi, kas to šodien ir gatavojušies. Un tiekamies Jāņa baznīcā arī svētdien, 2. adventa dievkalpojumā ar iesvētībām un ar svēto vakarēdienu 10. no rīta. Un Dieva miers, kas ir augstāks par jebkuru saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Āmen.
Pateiciet tam kungam, jo viņš ir laipnīgs. Halleluja! Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Halleluja! Kungs, dod mums saņemt tavā svētajā vietā tavu žēlastību, lai ar bijību gatavojamies sagaidīt mūsu pestīšanas svētkos. To lūdzam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Ir iesācies, no Dieva namos sludina, mans Kungs, mans glābējs tuvumā. Lai vārti sirdīs atveras, pats goda ķēniņš tuvojas. Viņš nāk un mīļi aicina tos gaidītājus ceļmalā, lai viņam pakaļ staigājam ar svētkiem un ar svētdienām, kur citur sirdī patiktos, kurs cits mums dzīvus vārdus dos. Tā tavā draudzē priecājas, ka jauns gads atkal iesākās, un mūsu dziesmas skandina. Mans Kungs, mans glābējs tuvumā.